Jā, tava dienas kārts ir spēks, tad šodien tu esi lauva pieradinātāja. Šī kārta simbolizē iekšējo spēku, pacietību un līdzsvaru starp maigumu un apņēmību. Tas nav brutāls spēks vai cīņa, bet gan spēja kontrolēt savu enerģiju un emocijas ar gudrību un mīlestību. Spēks saka, ka šodien tu vari tikt galā ar jebkuru izaicinājumu, kas nāk tavā ceļā. Vai tā būtu ikdienas rutīna, bērnu kaprīzes vai tas neaklusināmais leduskapja troksnis, kas krīt uz nerviem? Atceries, ka šī kārta aicina izmantot pacietību un mieru, nevis dusmas vai agresiju. Vari veikt mazus, bet svarīgus soļus. Piemēram, sāc dienu ar elpošanas vingrinājumiem vai atgādini sev, ka tu esi savas dzīves centrā. Darbā spēks norāda, ka viss, ko šodien paveiksi, nāks ar apzinātu piepūli un gudru pieeju. Varbūt kāds kolēģis vai uzdevums liks tev pārbaudīt savu pacietību, bet tu vari parādīt, ka spēks nav vienkārši spēja izturēt, bet arī spēja saglabāt cieņu un iekšējo līdzsvaru. Ja esi līderes lomā, šī kārta atgādina, ka labākie vadītāji ir tie, kuri iedvesmo un atbalsta, nevis pārāk daudz komandē. Ja esi situācijā, kur tevi pārbauda, atceries, tava mierīgā pārliecība ir tavs slepenais ierocis. Romantiskajā jomā spēks liecina par nepieciešamību līdzsvarot attiecības. Vai nejūti, ka dažreiz tu esi tā, kas velk attiecības? Vai tieši pretēji esi tik ļoti atlaidusi grožus, ka neredzi savu spēku? Šī kārta atgādina, ka spēcīgas attiecības rodas tad, kad abas puses sadarbojas harmonijā, cienot viena otras robežas un vajadzības. Ja esi viena, spēks saka: sākumā pieradini savu iekšējo lauvu. Kad tu sevi pilnībā pieņemsi, parādīsies kāds, kurš to darīs kopā ar tevi. Šodienas enerģija liek saprast, ka viss spēks nāk no iekšienes. Ja jūties satraukta vai nedroša, spēks aicina atgriezties pie sava centra, elpobot dziļi un atgādini sev: es kontrolēju situāciju, nevis situācija mani. Tāpat šī kārta mudina pieņemt savas vājās vietas. Tas ir īstais spēks, ka tu spēj būt godīga pret sevi. Tātad, jā, tava dienas kārts ir spēks. Šodien tev ir iespēja pārvaldīt savu dzīvi ar mieru, pārliecību un mīlestību. Atceries, ka īstais spēks nav cīnīties pret vētru, bet gan spēt to izturēt, saglabājot savu mieru un sirdsmieru. Un ja dzīves lauva šodien mēģina tev rēkt pretī, tu vienkārši pasmaidi un pārliecinoši turpini ceļu. Tu esi spēcīgāka nekā domā. Agnese dzīvoja mazpilsētā un audzināja 2 bērnus – 5-gadīgu meitu un 8-gadīgu dēlu. Viņas ikdiena bija pilna ar dažādiem darbiem, sākot no bērnu skološanas un mājas rūpēm līdz emocionālam atbalstam ģimenei. Šorīt pēc īsas rīta kafijas pauzes viņa izvilka dienas kārti – spēku. Kārts attēloja sievieti, kas mierīgi savalda lauvu, atgādinot par iekšējo līdzsvaru un spēju risināt situācijas ar maigumu, nevis spēka pārspēku. Agnese pasmaidīja. Šodien laikam būs jāpārbauda, cik pacietīga es varu būt. Rīts sākās mierīgi, bet pēc pusdienā situācija mainījās. Viņas dēls Roberts atgriezās mājās no skolas, dusmīgs un aizkaitināts. Viņš bija iesaistījies strīdā ar klases biedru, kurš viņu bija provocējis, un tagad mājās izpauda savu neapmierinātību, paceļot balsi un atsakoties runāt ar māsu. Agnese jūt, ka emocijas virtuvē kļūst spriedzes pilnas. Arī meita, kas nesaprata, kāpēc brālis ir tik dusmīgs, sāka raudāt. Viņa dziļi ieelpoja, apzinoties, ka šī situācija prasa nevis pārmetumus vai asu toni, bet iekšējo spēku un mierīgu pieeju. Viņa lēnām piegāja pie Roberta, apsēdās blakus un teica: es redzu, ka tev šodien bija grūta diena. Varbūt tu vari man pastāstīt, kas notika? Viņa balss bija mierīga un līdzsvarota, un viņa nerādīja ne mazāko neapmierinātības pazīmi, kaut arī izjuta nogurumu pēc garās dienas. Roberts sākumā pretojās, taču pakāpeniski sāka stāstīt par konfliktu ar klases biedru. Agnese viņu uzmanīgi uzklausīja, necenšoties uzreiz piedāvāt risinājumus vai nosodīt. Kad viņš bija izteicies, viņa mierīgi atbildēja: es saprotu, kāpēc tu biji dusmīgs. Tas nav viegli, kad kāds izturas negodīgi. Bet zini, spēks ir arī tajā, kā mēs tiekam galā ar šādām situācijām. Reizēm ir vērts vienkārši izstāstīt, kā tu jūties, nevis strīdēties. Viņas mierīgais tonis nomierināja Robertu. Pēc kāda brīža viņš pat pats piegāja pie māsas un atvainojās, ka bija dusmīgs uz viņu. Agnese, novērojot šo ainu, saprata, ka spēka kārts šodien bija ar viņu.
tā bija par emocionālo līdzsvaru, spēcīgu iekšējo mieru un spēju nomierināt situāciju, izmantojot pacietību un sapratni. Kad bērni vakarpusē spēlējās kopā, Agnes uz brīdi apsēdās uz dīvāna, sajūtot nelielu gandarījumu. Viņa saprata, ka dažreiz lielākā drosme ir nevis izpaust savu neapmierinātību vai nogurumu, bet gan spēt saglabāt mieru brīžos, kad tas visvairāk nepieciešams. Spēks nav tikai fiziskais, viņa pie sevis nodomāja, tas ir tas, kā mēs rīkojamies, kad emocijas draud pārņemt.